Labrīt šajā nedaudz drēgnējā, miglainā 13. aprīļa rītā. Nebraucam nekur, ne uz kādu taku, ne uz jūrtaku, nekur. Aizbrauksim uz Ķīpsalu. Tur ir outdoor izstāde, pa visu tēmu, kas mūs interesē. Pārgājieni, kempingi, kemperi. Apskatīsimies, kas jauns. Ok, noparkojamies Olimpijas. Aiziesim uz halei. Parasti tur ir baigā bēda ar parkingu. Vienmēr ilgi jāstāv, lai tik iekšā, ilgi ārā. Turpat Olimpijā pustukšs parkings. Nu ko, 5 minūšu gājiens, esam jau pie izstāžu halas ieejas. Pamazām sākās rosība. Cilvēki kaut ko darās, parkings gan tukšs. Gribējām apjāt sistēmu, sistēma apjāja mūsu. Sveiki! Kas jūs esat? Ko jūs darat? Nē, vispār nē. Tad nav priekš jums. Vispār nē, paldies. Visu labu. Paldies Dievu. Kur biļetītes rokā, esam cauri. 7 eiro no cilvēka. Gribējās teikt, esam cauri drošības kontrolē, nē, bet mēs esam vienkārši biļešu kontrolē cauri. Gribētos jau. Šis izskatās pēc motogala. Moto, ūdens moči, parastie. Stīperi tā kā neinteresē, bet iziesim ārā, paskatīsimies, parādīsim. Varbūt kādam no skatītājiem interesē. Kādi indiāni. Šitas jau ir kruīzers. Viņš ir ātrāk. Iedomājies, cik tur ērti. Kur sniega mocis. Nezinu, vai Latvija ir īstā jau tagad mērķa auditorija, ka sniega gandrīz nav. Citai tā varētu interesēt, šitais sniega. Nu, vespas ir smukas, jā. Vespas pašas pa sevi ir. Royal Enfields. Mikroks. Divgadniekam? Jā, mikro. Šits varētu mums būt tuvāks. Bez motora. Šis ļoti masīvs un smuki krāt. Cipars arī ļoti masīvs. Jā, tas pats. Šits pelākais laikam ir. Smuks aparāts. Tagad diskutējam par to, kā saka, ka aizmugurē, ja pasažieru sēdekļi lielākai daļai kvadratciklu un kruīzu motociklu ir ērtāk nekā šoferim. Pareizi. Kā savādāk dāma piedabūs līdz braukt. Kur arī priekš dāmām ir pasties. Šis aparāts noteikti tā privāta mājā. Sievai pasaka, ko baigi vajag, bet īstenībā šito nokabini un brauc. Nu, šis laikam no visu šī man varētu būt vistuvākais. Tiešām? Jā, ūdens atpūta. Harley Davidson stands. Skaisti tie aparāti ir. Vai pielikt neatņemt.
Un kas šits pa Pokemonu? Nā, tas laikam ir viņš. Pat pusauģu mobīlis. Šis tā tīri neko izskatās. Ļoti skaists saskaitisks. Parasti tie krosinieki tādās kliedzošās krāsās, spilgtās, toksiskis, zeltainās vai zaļās vai rozā. Un 10 minūtēs izstaigājām motohalli. Nu, nav īsti mūsu tēma, bet bija interesanti paskatīties visādas mocīšas, tā kā uz, nu kā jau izstādi. Es atradu tam tētim dāvanu uz svētkiem. Es domāju, Žeņa būtu baigi priecīgs, ja viņam tādu milzīgu karpūs dāvinātu. Makšķernieku paradīze. Draugs Auns. Smuks krāsainas zivtiņas. Tās krāsainās zivtiņas izskatījās nevis pēc ēsmām, bet pēc želēju konfektiem, ko es arī varētu apēst. Nu, šis jau ir luxury. Tās lielākās noteikti maksā vairāk nekā mūsu māja. Tur tālāk, tas ir tā kā mūsu budžets. Nu, tad beidzot esam jau kaut kas no mūsu tēmas. Muzāniņš ir. Kur viņam iekšā apkurē? Nezinu, vai gāzi. Šis brīnums maksā. Un šis no ūdens transportiem ir mūsu budžetā. Labi, varbūt šajā rindā gandrīz visu. Nu, ko izstaigājām arī otru halli. Uzsvars uz ūdeni, laivām, medniekiem un makšķerniekiem, uz aktīvu atpūtu, turismu, teltīm, tādu ekipējumu tā kā mazāk. Paskatījāmies, interesanti paplašināt savu redzesloku,